Čau, vai tu zini, kas patiesībā ir izdegšana un kā tā atšķiras no barsta noguruma? Par šo tematu šajā epizodē runāšu ar ārstu, psihiatru un narkoloģi Jūliju Līci. Čau, Jūlija, atkal mēs tiekamies. Paldies, ka piekriti. Čau. Un man tad pirmais jautājums. Kas ir izdegšana un kā tā atšķiras no parasta noguruma? Tad, kad mēs runājam par izdegšanas sindromu, mēs domājam par izdegšanu pārsvarā saistītu ar darbu, kas ir hronisks stāvoklis, kas neveidojas vienas dienas laikā, kuram ir arī vairākas fāzes, kuram ir risks pievienoties citām psihiska rakstura saslimšanām. Un, diemžēl mūsu ikdienā, vismaz savā praksē, es arī redzu tos cilvēkus, kam jau ir kombinācija ar diagnozēm, un tikai tad viņi nonāk līdz palīdzībai. Jo pirmām kārtām sākumu var nejust, pēc tam var domāt, kaut kas nav labi vienkārši ar darbu, pēc tam ir bailes, no atlaišanas, no nosodījuma, no vēl kaut kā, un Latvijas realitātē tas ir diezgan nozīmīgs jautājums. Un tad arī reizēm no pašiem kolēģiem, citu specialitāšu ārstiem, reizēm arī nākas dzirdēt, ka izdegšanas sindroms, ka tas ir tāds, kaut kas tāds izdomāts. Kurā brīdī cilvēkam būtu jāsaprot, ka viņš nav vienkārši noguris, bet iespējams izdedzis? Tad, kad var sekot, kas notiek darba gaitās. Ja sākumā mēs redzam, varbūt ir entuziasms, reizēm ir tāda pārlieku ieinteresētība, vēlme kaut ko darīt, iesaistīties, ļoti daudz aktivitātes no cilvēka. Tātad pakāpeniski veidojas tāds tā kā nogurums, varbūt kaut kur mainās emocijas pret darbu, parādās cinisms, parādās tāda mazāka produktivitāte un iesaistīšanās, bet joprojām cilvēks spēj funkcionēt. Pakāpeniski veidojas tāda vilšanas sajūta, pārdomās par savu vietu, kāpēc es esmu šeit, vai man tas ir vajadzīgs, vai kā es šeit jūtos. Un tad gala beigās darbs kļūst par formalitāti, kad cilvēks izdara to minimumu, lai vienkārši darbs būtu padarīts, kad nav iesaistīšanās, kad nekas neinteresē, kad vēlmē ātrāk no turienes aiziet, kad cilvēks jau tur dienas pirmajā pusē sāk skatīties pulkstenī, kad beigsies darba diena. Kad cilvēks citreiz jau no rīta izjūt vai trauksmi pirms darba vai kaut kādu nemieru, citreiz mainās emocijas, cilvēks kļūst emocionāli labils, viegli saraudināms, mainās garastāvoklis, parādās miega traucējumi, kas arī ir ļoti būtiski. Tad attiecīgi no rīta cilvēks nav izgulējies, noguris, nokaitināts. Tad pēc tam atkal tā diena paliek vēl neproduktīvāka, jo tad pievienojas jau arī miega problēmas. Ja? Tad tālāk var arī ciest garastāvoklis, tad parādās jau garastāvokļa svārstības. Tad reizēm ar vēlmi mazinot to nogurumu, jo liekas, es esmu tikai pārstrādājis, vakaros nereti parādās pašārstēšanas nolūkā alkohols. Tad tas alkohols paliek pa daudz. Un tad parādās vēl viena problēma, kas nekādā veidā nerisina šo situāciju, tikai padara arvien smagāku un smagāku. Kas ir tās pirmās pazīmes, kuras cilvēkam būtu jāsaprot? Ir ok, nav ok. Kuras pazīmes pašam būtu jāsaprot? Jo būsim godīgi, mēs bieži vien nevaram saprast, kas mums notiek. Kāpēc mēs pieņemam kā daļu no... Mēs esam par nogurumu. Bet tu kā jums speciālists, kas ir pazīmes, kuras reāli ir jāņem vērā? Kas ir tās pazīmes? Jā? Es teiktu, ka no tā visa, ko es nosaucu, būtu, protams, labi piefiksēt to pašu sākumu. Jā. Tad, kad mums parādās pārlieku ieinteresētība, kad mēs kraujam savu virsū, tur ir liels risks, ka mēs sabruksim.
ka mēs to neizturēsim, kad zūd līdzsvars starp darbu un atpūtu, starp darbu un brīvo laiku, starp personīgo dzīvi un darbu, kad darbs aizņem mūsu visu ikdienu, visu dzīvi, visu domas, nezinu, tur naktīs mēs domājam par darbu, mēs ejam gulēt ar domām par darbu un mostamies ar domām par darbu. Vai izdegšanās sākas pēkšņi, vai tā parasti veidojas pakāpeniski ilgākā laikā, teiksim? Lēnītēm, solīt pa Tas ir solim, ilgstošs līdz process. katastrofai? Jā, lēnītiņām. Jā, cik ātri progresēja? Katram ir ļoti individuāli. Citam ir vajadzīgi gadi, teiksim tā, jā. Citam var pietikt ar pāris mēnešiem, kur būs darbs ļoti intensīvs, kur tiešām nebūs brīvdienu, normāla miega atpūtas, kur darba slodze būs milzīga, kas būs domāta vairākiem cilvēkiem, nevis vienam, bet būs arī kaut kādi ļoti stingri termiņi, kas jānoslēdz kaut kādi projekti, un cilvēks atradīsies visu laiku tajā. Un ja pēc tā projekta noslēgšanas, rupi runāt, ja mēs runājam par projektu, ja, cilvēkam nav atvaļinājums, tāds normāls atvaļinājums, bez darba zvaniem, telefoniem, e-pastiem prom, tad tur ir liela varbūtība, ka būs sabrukums. Kāpēc cilvēks bieži turpina funkcionēt arī tad, ja iekšēji jau ir sabrukuši? Tādu ir daudz. Kāpēc mēs turpinām? Teiksim, viens piemērs no dzīves, no paziņas, cilvēks strādā 20 gadus, un tagad, ko laikam mēs runājam par to, un tur ir vāks, cilvēks ir izdedzis, cilvēks dzīvo tikai tajā, un kāpēc, ko gaidīt, kāpēc turpināt, jo tā jau kļūst par normu, ne visiem, jo būsim godīgi par izdegšanu, mēs runājam daudz, saprotam maz, katrs pats uztveram, ja? Kāpēc mēs turpinām? Tieši zināšanu trūkuma dēļ, vai kaut kāda nolieguma dēļ, vai tikai tāpēc, ka mums galvenais darba devēja? Es domāju, ka šeit var piemērot visu, jo pirmām kārtām, daudz kur nepietiekamas zināšanas, kas tāds ir, liekas, nogurums darbā. Kas tāds ir? Jā. Bet ļoti labi, ka tagad arvien vairāk sāk runāt par izdegšanas sindromu, un ļoti jācer, ka cilvēki būs vairāk informēti un ātrāk spēs parūpēties par sevi, lai tomēr nenonāktu līdz tai izdegšanai. Otrām kārtām, bailes par darbu. Vai ko man darīt? Vai es varu atļauties paņemt slimības lapu? Vai mani neatlaidīs? Vai vēl kaut kādas nebūs sankcijas? Kā to uztvers? Tas argumenti. Jā, tas, kas notiek cilvēkam galvā. Kā es to varēšu izdarīt, kā es izdzīvošu, kas notiek, kā es varēšu, pabarot ģimeni. Un es nevaru atstāt, es nevaru nepievilt darba devēju, kas, paldies, protams, ka darba devējiem ir cita nostāja bērns būtu par to, bet lojāli darbinieki ļoti. Bet tad, kad viņš dabūs arodas slimību un tā tālāk, vai tad var aizdomāties, vai ir varbūt gadījumi, kad vienkārši ir izvēlēties, viņi iznes. Tā citreiz arī notiek, kad cilvēks nonāk jau kaut kādām lielākām problēmām, un tad tomēr arī pieņemsim, kāds no ārstiem iesaka, klau aiziet pie psihiatra, izskatās, ka te ir kaut kādas izdegšana, varētu būt, un tad izrādās, mēs nedaudz pieskarsimies par darba devējiem un šo tā daudz vēlāk paturpināsim, jo ir būtiski. Un saka, lūdzu, kā izdegšana ietekmē cilvēku emocijas, domāšanu un uzvedību? Mēs esam dažādus modeļus. Tu kā psihiatrs visbiežāk reiz atnāk cilvēks, kur tur jau redzi, ienākot pa durvīm, ir vāks. Kā atšķirās, teiksim? Protams, ka līdz palīdzībai pārsvarā nonāk tie, kas jau ir tajā tādā vienaldzībā pret darbu, jau apātijā, gandrīz par vēlu. Piegaties. Varbūt jau arī depresijā citi, varbūt diezgan tādā pasmagā emocionālā stāvoklī, spriedzē, te pašā laikā tādu izmisumu, ka ir jāiet uz darbu, bet es negribu uz darbu. Citiem varbūt pat suicidālas domas vai domas par dzīvi un nāvi, kāpēc es esmu, kāpēc es to daru un kas ir vajadzīgs, kas tālāk būs, ko man ar to visu darīt. Un atkal tā sajūta, ka es esmu neproduktīvs, ka es to nedaru, es tā atnāku atsēžu, citam var veidoties pat vainas sajūta, un tas arī var kavēt to, ka cilvēks aizies pie ārsta saulēcīgi, pēc palīdzības.
Un tad cilvēks turpinās strādāt līdz ar lielāku varbūtību. Tur jau pieslēgsies vēl lielākas problēmas. Jā, kad trauksme būs tik liela, ka parādīsies panikas lēkmes, ka parādīsies jau kaut kāda somatoforma vegetatīva traucējumi, jā, kuram tur elpas trūkums, sirds sāpes. Un vēl. Jā, un tad tur sāksies tas, kas cilvēks sāks vienkārši saukt ātro palīdzību darba laikā, pirms darba, vakaros mājās pārnākot. Jā. Un tad jau veidosies tāds saraksts ar izsaukumiem, līdz kāds no speciālistiem atkal nepateiks, citreiz ātrāk. Tā neatliekama medicīniskā palīdzība diezgan ātri saprot un pasaka, ka te jāiet pie psihiatra ar lielāku varbūtību. Citiem varbūt liksies kaut kā savādāk, bet bieži vien cilvēks paspēja iziet daudzus izmeklējumus, speciālistus, līdz nonāk pie psihiatra. Kāpēc šis cilvēks, kad viņš nonāca līdz izdegšanai, kļūst agresīvs, problēmas ar kolēģiem, ģimenē, pašam ar sevi? Kā izdegšana ietekmē cilvēka uzvedību, kas ir degradējoša savā ziņā? Tas nav mums ļaunās, bet šis komunikācija ģimenē, starp cilvēkiem, starp kolēģiem, jo kāds ir darbs, un viņš personība mainās. Tas, ka tur ir depresija, lielākoties, tas var ir, bet kā šī izdegšana ietekmē? Tad, kad veidojas tā vilšanas sajūta tāda darbā, ka es kļūstu neproduktīvs, es kaut ko daru, bet tas neko nenes, tas tikai nogurumu, nav kaut kāds prieks sajūtas no darba, vai arī uzdevumi ir tik šausmīgi daudz, ka es nepaspēju, un nesaprotu vispār, ar ko sākt, es noteikti nepaspēšu, un tad atkal ieslēdzās prokrastinācija, ka es labāk vispār neko nedarīšu, jo es tāpat neko nepaspēšu, un vispār es te nesaprotu, ar ko man tagad sākt. Vai arī atkal ir otra galējība, kad es daru tik ļoti daudz vai cenšos tik ļoti daudz, bet jūtos visu laiku nenovērtēts. Ka darbā nav tāda kaut vai minimāla atzinība kaut kāda, kad atgriezniskās saite. Visam šīm te sajūtām, domām, viss turpinās, viss slikti un tā. Bet vai izdegšana pāriet uz depresijā? Jā. Jo izdegšana ir vienotības zīme depresija. Ne? Es tā neteiktu, izdegšana paliek kā izdegšana, vienkārši vēl klāt pievienojas depresija, ka šo stāvokli pasliktina. Tas nozīmē, ka izdegšana var pasaukt bez depresijas. Jo sabiedrība uzskata, ka izdegšana depresija nav komplektā ar to. Vai tomēr depresija bieži vien var arī nebūt. Okay. Tas nozīmē, ka cilvēkam vieglāk apkopties. Ja viņš sākot terapiju vai kā? Jā. Jā, pagaidām vēl vienkārši kaut kādas garastāvokļa svārstības, emocionāls tāds pārjūtīgums un asas reakcijas uz visu, bet kopsumā garastāvoklis vēl ir labs. Mēs redzam, ka depresijas kritēriji neizpildās un tas vēl tā kā nav, tad protams, ka atkopšanas periods un ārstēšanas periods ir ātrāks un, teiksim tā, vieglāks. Labi. Vai izdegšana pāriet depresijā, ja cilvēks laikus neapstājas? Ja viņam ir kaut kāds laiks nogājis, vai pāriet depresijā, vai arī es varu būt izdegšanā ilgāku laiku, un tā depresija var nepienākt? Vai viņi pāriet, ilgāk ir izdegšana? Risks ir lielāks, ka var pievienoties depresijai. Jā. Tad cilvēks, kas mainās viņa domās, uztverē, viņš spēj saprast, ka ir depresija, vai viņš pieņem ko daļu no? Tad, kad jau ir pavisam smagi ar depresiju, tad, protams, ka cilvēks vēršās pēc palīdzības, bet tur tāpat nebūs varbūt pilnīgas saprašanas, no kā tas ir izveidojies un ka ir izdegšana vēl klāta. Kāpēc cilvēkam, kurš nonācis līdz izdegšanai, viņam pazūd interesi, vēlme un spējas pat darīt to, kas viņam ļoti patīk, ko viņš mīl, kas ir bijis noteikti daļa no ikdienas vai kā, daļa no ziņa. Un izdegšanās laikā, kad viņš noslīst arī diagnozi, pat tas cilvēkam vairs ir aktuāls, bet tas ir pamests un aizmirsts, principā, jo kā šo?
tad, kad jau veidojas, parādās tas nogurums, tad tik tiešām fiziski nav spēka uz kaut ko. Nav emocionālās reakcijas, nav spējas izrēģēt uz kaut ko. Jā. Ir vēlme neaiztieciet mani un ļaujiet man te pagulēt. Jā, cilvēks nejūt, ka viņam tas ir tas, hobijiem iemīļota un lietas, vai viņš izgājis. Viņš nejūt, ja? Tiksim, izdakšanas laikā. Vai arī jūt un nosoda sevi? Kā tas šajā? Kā reizēm. Kā kurš, teiksim tā, ne visiem mums ir tie hobiji tik ļoti izteikti, tik ļoti aktīvi un pilnīgi visiem. Daudziem cilvēkiem tik tiešām tā ikdiena sastāv no darba, no mājām, no rūpēm, pa ģimeni un tādiem lieliem kaut kādiem hobijiem, par ko varētu pateikt. Nevienmēr ir laiks un resursi. Jā, tevi skaitā arī finansiālie. Tāpēc tā varbūt nevienmēr cilvēks varēs to pateikt. Jā, ja tur, es nezinu, kāds tur kaut ko dara ļoti aktīvi un pēkšņi negrib darīt no lielāku varbūtību, sapratīs ātrāk, ka kaut kas nav īsti labi. Un kā ir miega un koncentrēšanos? Kā šī izdegšana? Miegs. Degradēs. Jā, miegs cieš, varbūt nakts pamošanās, varbūt vēlāka aizmigšana un grūtāka aizmigšana. Bieži vien tajā nogurumā cilvēks tā kā, nevienmēr saprot, ka vajag iet gulēt vēl pašā sākumā, bet mēģina pastiept laiku kaut kā sev. Tātad attiecīgi tur visātrākais tas ir rokā telefons, jā, un tad mēs ejam sociālos tīklos, tad mēs vienkārši tinam to lenti bezgalīgo, un rezultātā laiks paiet, mēs neesam gulējuši, bet arī nekādu baudu mēs arī neesam ieguvuši. Mēs esam noguruši vēl vairāk, mēs esam vēl vairāk nogurdinājuši savas smadzenes. Un tad attiecīgi tā aizmigšana būs vēl grūtāka, nekā viņa varētu būt bez tā. Tad naktīs mums ir risks, ka mēs pamodīsimies vairākas reizes, jā. Un tad arī no rīta mēs varam pamosties ātrāk, vai tieši otrādi mēs no rīta būs vēlma gulēt tik ilgi, ka būs grūti, vai mēs modīsimies ar tādu smagu, neskaidru galvu. Un tad, protams, pie izdegšanas arī mums tā kā pasliktinās koncentrācija. Spējas koncentrēties, mēs pieļaujam kļūdas ar vien vairāk un vairāk. Tas arī būtu viens no tādiem zīmīgiem momentiem, kas parādītu, ka kaut kas nav labi. Ja to kļūdu paliek ar vien vairāk. Un it kā mēs darām visu kā parasti, bet tikai kļūdamies. Jā, tas, protams, sākumā liek vilties un just vainu un mēģināt kaut ko salabot un strādāt vēl efektīvāk savā iedomā, jā, tā kā. Bet rezultātā mēs sevi nodzenam vēl vairāk. Un kāpēc nāk klāt šī vainas apziņa? Sevis vainošana par to, ka nespēju tik daudz, nevaru. Par to, ka ir tā, kā ir. Un šī vainas apziņa, viņa ir vēl, tā arī vēl viena problēma cilvēkam, kurš, viņam jāapzinās, es varēju, es izdarīju, man ir pauze. Bet ir tā vainas sajūta, kolēģiem vairāk darba, un tā tālāk cilvēks nedomā par sevi. Protams, ka tas ir arī it kā tas var būt normāli kādā brīdī, bet cilvēkam šajā viņam vēl vainas apziņa. Par ko? Jo viņš pat nesaprot vienkārši, ka viņam ir izdegs, bet vainas sajūta ir lielā līmenī. Kā šo te, nezinu, mainīt, bet kā šis ietekmē kopumā cilvēku? Tas, protams, ka pasliktina to sajūtu, jo mēs tā jau jūtamies slikti un mēs sevi nodzenam vēl ar to vainas sajūtu. Bet vainas sajūta atkal ļoti saprotam, kāpēc veidojas. Kurš tad grib justies vājš, nespējīgs, ja es vienmēr visu darīju un viss bija labi un biju vadošais darbinieks, un tagad pēkšņi es nevaru. Kā man atzīties pašai sev par to, kā man pateikt, kolēģiem, tur darba devējiem, ka klau, es vairs nevelku. Un nākamais uzreiz tā vainas sajūta, ka es nevaru, tad vainas sajūta savas ģimenes priekšā, ka es nedaru to, ko man vajadzēja darīt. Un nākamais plus, ka pie mums visi iebiedēti ar tām slimības lapām, ka nedrīkst ņemt vai nevajadzētu ņemt, tas ir slikti, jā, man ir tur sodīs, un cilvēks atkal, man taču rokas kājas ir vietā. Kāpēc es tad nevaru strādāt? Jā, bet arī šos te varoņus, kas lieliski savās lietās, visur viņi čempioni, tad arī tos pārņem. Izdegšana nešķiro, jā, un kā cilvēkam saprast, jā, šodien, es nezinu, valdība ar pasauli, vakar un šodien viss nespēlēs. Bet vienalga,
kā šim cilvēkam likt, kā viņam jāsaprot, ka, hei, tas ir normāli, tā ir problēma, bet tas ir izšķināms. Jo pēc tam arī ir bijis pieredze uz to, kā sevi nosodīt par to, ka tāpēc, ka es agrāk biju bifeļu gāzējs un pašā kaut kādā periodā, ne tikai izdegšana un tā, saprotams, kā tas sajūtas ir, bet kā pateikt arī šiem te, es ir, tiksim, ego arī liels, un kur tādi vāroņi, kur mums klausoties arī domā, what the fuck, jā, kā arī viņiem pat, ka ir normāli, tu esi cool, kas tu būtu, ko darītu, bet ir normāli, ja tu esi pārkāpi, es ļāvis pārkāpos robežas savas darbam, piemēram, jāatdoties visam, ir normāli, ka tev vajag atpūsties. Tas nenozīmē neko sliktu. Pēc darba devējiem liekas, ka tas ir stulbi un tu izliec, vai kāpēc lapa ir un tā tālāk. Es teiktu, fuck it, domā par sevi, aiziet pie psihiatra, jo arī varoņiem ir traki, jo ir cilvēki, kuri beigot tādā līmenī, ka viņi tu izdegšanu var dzīvot, miet nost ar to, ja, un kvalitāte mainās jebkuram. Bet šeit ir jautājums par tiem zvaigznēm, kas ir tādā veidā. Nu, domāt, kā patīk, ir ok. Un izvērtēt, kāpēc tagad nav ok, un saprast, ka tas ir daļa no dzīves, ka tā var gadīties. Tas nav nekas nosodāms. Nu, daudziem tik tiešām ir darba devēji, negribas teikt, ka vainīgi, bet ietekmē šos vainas sajūtu, ietekmē tās bailes, kā būs, kas būs, ja? Jo uzliek tikai pienākumus un arvien vairāk, un varbūt kaut kādus tur vājuma brīžus nespēja tolerēt, jā, kaut kādā veidā mēģina tad nosodīt vai vēl kaut kā, jā, politikas ir ļoti dažādas tomēr. Plus joprojām saglabājas stigmatizācija par psihiatriju kā tādu, jā, tad atkal, ja es tur iešu pie psihiatra, tad man tur ierakstīs visos iespējamos sarakstos, visu noņems nost un viss, un dzīve beigsies. Jā, bet daudz joprojām baidās no tā, daudz joprojām tam tic, un ja pieņemsim darba vidē šīs mīts tiek uzturēts, tad, protams, cilvēks uzreiz domā, es aiziešu, plus atkal ļoti daudz domā, ka darba devējs uzreiz momentā to uzzinās, ka tur būs kaut kādas sankcijas, mani tur atlaidīs, tāpēc, kā es tur kaut ko aizgāju. Jā. Es teiktu tā, kā pielīdzināt, piemēram, cilvēks, kuram ir izdegšana, viņam izcīnās slimības lapa, un cilvēks, kuram ir salauzta kāja, bet viņam jābrauc uz tehniku sako. Tā pašā laikā, ja cilvēks, kam izdegšanas uzskats, ka slimības lapa, tas ir stulbums, es varu pateikt to, ka man ir salauzta kāja, tad tas strādā, šo piefiksē bišķiņ, vai ne? Tad kā? Jo, protams, ka psihiatri joprojām ir mums daudz tāda, vāji cilvēki saprot, ka psihiatri ir tāda paša medicīna, kā, nezinu, vienalga, kas pieskaitām, kā psihiatrs ir ārsts, lai palīdzētu blablabla tam. Bet, paņem slimības lapu tiešām, lai atgūtos. Tas ir slikti, darbinieks ir sūds, bet tas, ka darbinieks ir izdevies tieši tur, kur viņš ir bijis, to neskaidra. Bet par to mēs noslēgumā nedaudz. Bet kas ir tas cilvēkam patīcies īstenībā būtams izdevies? Tas varbūt kaut kādā veidā tāds nolemtība, ka man tā ir šeit darbā vai kā. Jo nākamais jautājums būtu par ģimeni. Izdegšana, teiksim, būtams ģimene, teiksim, jauna māmiņa, šis ģimenes loceklis. Ģimenes vidu izdegšana eksistē vai tur eksistē stereotipi? Runājot par ciešanām, vai cilvēkam ir tā... Tieši kā atpazīt emocionāli. Jā, vai viņš kaut ko tur viņam patīk tas. Ar lielāku varbūtību nē, ja mēs runājam, ka cilvēkam tas patīk, tad tur ir jautājumi, vai tur ir izdegšana, vai tur tomēr kaut kas cits. Bieži vien nē, bieži vien cilvēki tiešām turās pie darba, ka es iešu, un tad parasti vismaz klīniskajā darbā ir tā, ka es esmu tā, kas saka, Klau, vajag būt mājās. Viss. Jā. Atpūšamies, neko nedaram, atslēdzam telefons, ir vajadzīga slimības lapa. Tālāk būs sliktāk. Ja mēs varam šeit apstāties vēl šajā brīdī, tad mēģinam šeit apstāties. Ja nē, tad, un daudzi man nepiekrīt sākumā un saka, ka nē, es turpināšu iet darbā, un tad viņi aiziet, paiet mēnesis, un tad viņi piekrīt, ka jā, labi, ok, dod to savu lapu.
Tas tik grūti, laikam, tā kā psihiatrijā tiešām censties mudināt, palīdzēt, atrisināt šo te, lai cilvēks vienkārši atpūšās. Bet, jā, tas mums darba tirgus atbildīgs ir darba devējs kā tāds jautājums par dažādiem. Kā ģimene atpazīt izdegšanu? Kā pamanīt? Precīzi tāpat pēc visiem, tad, kad neinteresē. Ja mēs runājam par jaunām māmiņām, tad te ir atkal jādiferencē, vai tā nav pēcdzemdību depresija, jā, bet ja mēs runājam par, es nezinu, tur, kad jau tas laiks ir pagājis, bet tā mamma joprojām varbūt ir mājās, varbūt ir izolēta, daudz darba pa mājām, negulētas naktis. Un tad, kad parādās tā nevēlēšanās neko darīt, garastāvokļa svārstības kaut kādas, miega traucējumi, ko ietekmē tāpat, tad te arī var domāt, kā risks no. Bet tomēr, ja mēs runājam par ģimenes lietām, biežāk mēs tomēr tad sliecamies uz ar lielāku varbūtību uz depresijas diagnozi vismaz praksē, jo tomēr pagaidām saprotot ar izdegšanu, mēs domājam darbu. Jā. Ko cilvēkam noteikti nedarīt, ja viņam ir šī izdegšana, viņš apzinās? Ko ir noteikti nedarīt? Nenodarboties ar pašārstēšanu, tas ir nelietot alkohola vai narkotiskās vielas. Okay. Tas ir pirmais, kas ir bīstamākais, kas ir vissliktākais, kas noved pie vēl lielākām problēmām. Nākamais neņemt vēl vairāk darba, jo bieži vien mūs stimulē uz to, mūs mudina, ka vajag, ka mēģina manipulēt arī darbā ar to, ka mēs tur, es nezinu, varam, pieņemsim, un mēs no pēdējiem spēkiem mēģinam saņemties un to darīt. Un pēc iespējas ātrāk vērstos pēc palīdzības. Un, ja vēl ir resursi iekšējais, tad mēģināt pārskatīt darba un mājas vai kaut kādas atpūtas to līdzsvaru. Ar lielāku varbūtību darba ir stipri pa daudz, un atpūtas ir stipri pa maz. Vai un kā var ārstēt šo izdegšanu, būdams darba attiecības, strādājot? Strādāju, terapiju. Vai var? Vai tas ir ok? Vai tomēr nevar? Vai tas ir atkal tas, ka mēs ceram cilvēkā bedrē un ārstējamies, nezinu, kā šādi ko ģimenes ārste, kas bieži vien tad, kad cilvēks nonāk līdz psihiatram, tur jau pievienojas kaut kas vēl. Protams, mēs sākam ārstēt to, kas pievienojas kaut kas vēl. Jā, proti, vai tie ir miega traucējumi, vai garastāvokļa svārstības jau kaut kādas tādas nozīmīgākas, kas prasa korekciju, vai trauksme arī citreiz, vai arī kaut kādas trauksmes izraisītās fiziskās sajūtas arī. Tad mēs sākam ar to, bet, protams, es vienmēr brīdinu, ka bez atpūtas tas ārstēšanas ilgums var paildzināties. Process var būt smagāks kopsumā un sliktāk var padoties ārstēšanai. Tas nozīmē, ka strādāt un ārstēt izdegšanu nevar, vienīgi cilvēks var turpat izslēgties un viņu atrast. Jā, vienīgais viņš var krasi samazināt to darba slodzi. Man liekas, tas diezgan triki, vai tā var? Tieši tā. Jo es nedomāju, ka visi darba devēji to sapratu un kāpēc tad ir šādi, jā. Vai to var apvienot ārstēšanu un darbu, jo darba devēji tam nepiekrīt? Jā, darba devējiem ir rastos jautājumi, kāpēc cilvēks, kurš ārstējas no šīs izdegšanas vēlas, lai viņam samazina slodzi, pamaina apstākļus, jo viss ir labi, pirms nedēļas varēja un tā. Un tas ir tā, jo cilvēkam ir viņam darba spējas samazinās procentuāli. Tāpat kā cilvēkiem, kur ieguvuši invaliditāti, teiksim, viņiem samazinās darba spējas, vai tas būtu trakākais, kas ir bijis, varbūt pēc izdegšanas klāsas mentālas problēmas, kā darba devējs vienmēr izprot, ja viņam to palūdz un pasaka, un te veidojas tas kāpēc, varbūt cilvēks neteiks, nelūgs, jo ir jautājumi un ir neizpratnē uzskati darba devēju vidū. Lielas paldies tiem, ka šim te seko līdzi un kuriem interesē šis, bet būsim godīgi, piekrīt un nepiekrīti, ka
darba devējiem ir pilnīgi pie vienas vietas. Ne visi var gadīties, ka, ja tu pēkšņi kaut kādas prasības parādās, ja? Viņi pie vienas vietas, un ja tu aizies, vai tu tur pat būs atrodas slimība. Darba devējs, es ne par visiem vispār kopumā, viņiem ir alga. Un tad, kad tu sevi sačakarēsi, kurš ārstēs, psihiatrs, kā būs ģimenē, kā būs ar nākotni dzīvi. Jo vai izdegšana varētu būt vienas no faktoriem, ka cilvēkam tiešām attīstās smagas mentālas problēmas, plus fiziskas. Un kā tu vērtē šo te pašu darba tirgu? Kā ir ar šo tavs viedoklis par darba devēja attieksmi pret cilvēkiem, pret darbiniekiem un novērtējumu un par kādu ētiku, izpratni? Jo ar publiskā vidē ir bijis komentārs no uzņēmējas, zināms par to, kā tas ir iespējams, kāda izdegšana. Un tas šausmīgi. Jā. Es gribētu pateikt, ka darba devēji ir ļoti dažādi. Es zinu, tie, kas rūpēs par savu kolektīvu, viņi strādā pārsvarā preventīvi. Bieži vien viņi rīko vai nu kaut kādas kopīgas psihoterapeitiskās sesijas, vai nu viņiem ir psihologs darbā, kas strādā ar darbiniekiem, vai viņiem ir kaut kādi izglītojoši pasākumi arī. Kas arī palīdz saprast varbūt cilvēkiem. Ja ne tūlīt un tagad risināt šo problēmu, bet vismaz izprast, ka tāda problēma eksistē un ko varētu ar šo darīt. Ir arī tāda darba devēja. Ir arī, protams, cita galējība, kur cilvēki būs varbūt negluži iebiedēti, bet tā kā uz viņiem skatīsies skeptiski, ka tu vairs neesi tā skrūvīte, tas darba rūķītes, ko tu spēj izdarīt iepriekš. Un vēl jo vairāk parasti ir tā, jo vairāk tu dari, jo tas tiek uzskatīts par normu, jo vairāk liek darīt. Jā, tā kā tas. Un tad attiecīgi tajā brīdī, kad cilvēks sabrūk, šāds darba rūķīts, kas varētu ļoti daudz, tad, protams, ka no darba devēja puses veidos tāda neizpratne. Kaut kas nestrādā. Ja kaut kas nestrādā, tad ir jāmaina, kas būtu loģiski. Kā runāt vispār ar darba devēju, kuram ar šo nav nekādas ego stereotipi? Kā runāt darba devēju par izdegšanu? Kā dot signāls, kā mēģināt? Bail, ja darba devējs ir tāds neselojāls, bet kā runāt? Kā tu kā speciālists, piemēram? Es domāju, ka vajadzētu runāt tā kā preventīvi, vai arī tad vienkārši izvēlēties tādus darba devējus. Jo kas var novest pie izdegšanas? Ļoti liela darba slodze, bieži vien nesaprotami darba uzdevumi, ļoti plaši, nevienmēr skaidri definēti. Citreiz nenormēts darba laiks, kas arī ir absurdi, ka cilvēks var būt, teiksim, tā darbā 24/7, viņam nav iespējas atslēgt telefonu, vai viņam, nav tādas iespējas neatbildēt uz pēkšņu ēpastu vai zvanu kaut kādu, ka viņam viss ir jāzina, par visu jāatbild, un tā kā, jo no viņa prasīs, jo tāda uzņēmuma politika varbūt ir. Jā. Vai darba devējam ir jāuzņemās arī atbildība par to, ja darbiniekam ir šis izdegšana, pasliktinās veselības stāvoklis, ne tikai, tieši tāpēc slodzes dēļ, vai ir jāuzņemās atbildība un vai ir vispār kaut kāda iespēja šim darba devējam, teiksim, neizmeklēt kaut kādus gadījumus, bet vai ir iespējas šo darba devēju tiksmi. Es uzskatu, ka vārds sodīt būtu pamatoti par to, ka cilvēks ir sačakarējis tikai tāpēc, ka viņš ļoti centās, vai tikai tāpēc, ka darba apstākļi bija tādi. Jo Latvijā ir ļoti daudz labu darba devēju, tas ir jauki, bet būsim godīgi, liela daļa darbinieku, kas ir maz kvalificētos darbos un fiziskajos darbos, un ne tikai, ir diezgan daudz šis ka, ja cilvēks nomirst darba laikā, un viņš ir darba devējiem, principā, būtu kaut kāda atbildība jāuzņemās, ir gadījumi, ka neuzņemās. Bet ja cilvēku nositē, kaut kādā talmācībā, vai cilvēks aiziet tas ir darbā, un pat mēs gadīties, ka darbdevējs tiesājas ar tuviniekiem. Šitās tikai jautājums. Vai kur ir ētika, kur loma, vai viņas vienkārši nav un nebūs? Tāpēc, ka
Es domāju, tas līdz galam nav atrisināms jautājums. Jo vienīgais, ko mēs varam darīt, strādāt preventīvi, mēģināt izglītot gan tos pašus darbiniekus, kas strādā, lai viņi ātrāk atpazīst, vai lai viņi ātrāk atpazīst kaut kādus pirmos simptomus, vai kaut kādu nenormālu darba vidi, ka viņi jau saprot, tur, uzsākot darbu, ka tur nebūs, ka nav skaidras kārtības, pieņemsim, jā. Vai arī nav kaut kāds atbildīgs cilvēks par darbiniekiem, pie kā var vērsties. Vai arī nav pie kā lūgt palīdzību, vai tieši otrādi tiek veidota kaut kāda tāda konkurējoša ļoti vide, ļoti toksiska, kurš viens otru mēģina izēst, jā, un nevis tiešām veidot normālu kolektīvu, jo tā darba vide arī ir ļoti, ļoti svarīga. Jo citreiz ir tā, ka tā darba var būt tiešām ļoti daudz, bet tas darbs var būt intensīvs. Bet ja tā vide ir atbalstoša, ja tā vide ir tāda, pieņemama, draudzīga, uzticama, tas jau ir labi. Tad, protams, ka arī pat pavisam smagu darbu veikt ir nedaudz vieglāk. Mums biedrībai pašpalīdzības grupās pievienojas arī tiešām cilvēki ar izdegšanu, un arī cilvēki dalās ar savu ikdienu, darbā, kas notiek. Ir tā, ka mēs būtu diezgan traki. Mēs būtu arī tā, ka cilvēkam piespiež dzimto slimības vai kā, un viņam bāz atgriezties darbā vai kā, ir diezgan grūti cilvēkam, ir gadiem, kad cilvēkam grūti saprast, ka man jāiet prom. Un tad domāt, es neatradīšu, cietis pēc 50, piemēram, ka neatradīšu darbu. Darbs reāli, bet neatradīšu citu darbu. Bet ir tie veiksmīgi stāsti. Tad, man pašā pieredze un arī grupās mums tā, ka tiešām cilvēkiem, kur nāk, mums grupa kā ne jau terapija, bet kā balsts, ir cilvēks tiešām nomainīt darbu, samainīt savu apstākļus, viņš iziet slimības lapu, viņš ārstējas, cik viņam vajag, kā nosaka, nevis baidās uz nedēļu divām paņemt. Un, protams, ka jāvērtē ir, vai tiešām ir šī slimības lapa vajadzīga vai kā, vai un tā. Un šis ir pirmais ceļš. Un, darba devējs savu darbinieku nenovērtē, un tā attieksme, kas lielos uzņēmumos publiskā vidē ir skaisti, un ir tiešām IL, var arī strādāt kaut kādā lielā institūcijā, kur un izrādot, ka tur arī traka cilvēku, viņš tagad ir beigts, ja? Cilvēku salauž. Un ir prieks zināt arī, kā mēs redzam, ka cilvēki kaut ko meklē, atrod. Bet svarīgs ir šis punkts. Hei, man vienalga aizvajag. Jo es esmu strādājis ar toksiskā vidē, un tie, kas zina, un es zinu, ka nozīmē attieksme ne tikai par izdegšanu, bet vispār, kur darbiniekam ir tā, ka tu saslimi, vai tu pēc ģimenes stāsta darbu, šis viss. Es uzskatu, ka Latvijā ļoti daudz lojālu, labu darba devēju ir, pat jau mazāk izpratus ir attieksmes, mums liela problēma, ka mēs arī baidamies zaudēt darbus, mēs mirstam tur. Ja, un pie tevis var nonākt arī par vēl cilvēks, ka ļoti smags darbs priekšā. Gribētu no šī visa, lai cilvēki saprot, ka tā ir liela problēma, un tam ir šausminošas sekas. Un atcerēties, ka arī 5, 6, 30 gados, sevišķi pašcīņas dēļ, ir jāsāk meklēt šis ceļš, pie tevis praksē pieteikties, viss var saprast, kas notiek. Un es atļaušos teikt, kā es ceru, ka man vienalga, ko domās, bet tā pieredze tāda, ka ir tiešām vērts pārdomāt katram, un ir vērts aiziet pie psihiatra padomām, saprast, hei, vai ir ok, kā es lūstu jau 6 pēc darba mājās, un tā tālāk. Un, mēs esam cilvēki, un mentālas problēmas, tas ir vēl viens sloks cilvēkam, un kurš spēj tāpat strādāt, un darba devējiem došos rezultātus. Bet ir jāatcerās, ka ir jābūt cilvēkiem, un darba devējiem jādomā tikai par naudu vai par cilvēku kā objektu, un jāsaprot, ka psihiatrs ir labs risinājums sākt meklēt sevi. Un piedīrs, ja vajag slimības lapu, ja tiešām tā ir vajadzīga, ir vajadz cilvēku terapija. Darba devējiem būtu jābūt pateicīgam, ka vispār cilvēks novilcis, kaut ko nomiris, un es tagad to runāju. Ne visu daru tiešām
Jo sāsti ir dažādi, tu zini labāk. Un fakti vienkārši. Tā kā liels paldies, Julija. Es ceru, ka šis noderēs. Ļoti ceru. Un ļoti patīkami. Un cerēsim uz to labāko, vai ne? Cerēsim uz to labāko. Paldies. Tiekamies.